interesanti, vai vispār arhitekti spēja paši reflektēt par to, kas viņiem ir arhitektūras. Tas pie sevis domāju, ka mēs, principā ņemot, mēs strādājam ar arhitektūru, vai mēs radam arhitektūru. Cik ļoti ikdienā katrs domā par to, kas ir tieši arhitektūra. Mēs darām savus darbu tādā veidā, kā mēs droši vien esam raduši. Katram droši vien ir savas kaut kādas iekšējās tradīcijas, biroja tradīcijas, skolas, tas, ko tu teici, bet katrs mēs radām kaut ko, ko mēs paši spējam pozicionēt kā arhitektūru un ko citu uztver par arhitektūru. Bet kas īsti ir arhitektūra, vai katrs no mums domā ikdienā par to substanci arhitektūras, man ir aizdoms, ka mēs pat īsti par to neaizdomājamies tieši. Kaut gan tas ir tas, kas būtu jādara. Tā ir tā jēga vispār mūsu darbam. Jā, droši vien, ka tā taisnība, jā, ka ikdienā arī varbūt es ar sevi varu teikt, ka es no tās praktiskās arhitektūras jau vairāk kā 10 gadus esmu tā kā prom vai ārā, tad varbūt par to savādāk, varbūt piedomāju, rakstot vai citas lietas darot, bet, protams, tas nav tāds ikdienas jautājums, par ko katru dienu censtos sev atbildēt, vai kur man būtu sagatavota viena konkrēta atbilde. Tas nav tā, jā. Es esmu pie tā atgriezies un domājis, citreiz citiem uzdodot to jautājumu, citreiz arī pats sev domājot, vai lasot, vai vērojot. Tā vēsturiski 20. gadsimtu skatāmies, ka tā modernisma arhitektūra ka tas bija doma par, ka arhitektūra ir tā, kas mainīs pasauli un padarīs labāku un sabiedrību mainīs. Tad teiksim, tie neoliberālisma laiki, 80., 70., 80. gadi, un Latvijā tas vēl sakrīt ar visu sociāli-ekonomiskās sistēmas nomaiņu. Bet tas nav tikai tas pie mums, bet tas neoliberālais pavērsiens, tas jau visā rietumu pasaulē notika kaut kādā ziņā, kad arī tā nobīda arhitektam no tāda visas sabiedrības neapkalpotāja, bet jā, tāds, kas kalpo sabiedrībai un cenšas uzlabot pilsētas, uzlabot mājokļus, uzlabot dzīvi uz tādu privāta klienta korporāciju, kaut kādu apkalpotāju vai viņa vēlmju izpildītāju, kaut kādā ziņā var teikt, ka droši vien šodien var teikt, ka arhitekti bieži vien ir labējāk noskaņoti tajā savā uzstādījumā nekā, teiksim, pilsētu plānotāji, kuriem varbūt vairāk jādomā par sabiedrību, par pilsētas iedzīvotājiem. Tas, tie varbūt kreisāki, tā nosacīti, tas, protams, tādos ģeneralizējot. Bet droši vien, man liekas, kopš tās pēdējie 10 vai gadi, tā 8. 10. gada krīze bija kaut kāds tāds pavērsiens, pie mums tās trekno gada beigas, un kad sabiedrībā kaut kādas lietas notika, paudzes nomainās, bet arī kaut kādā ziņā tās vērtības, un, protams, visas ekoloģiskās krīzes, kurās varbūt negribētu iedziļināties, bet tas liek mainīt daudz ko. Man jau liekas, ka arī šobrīd arī arhitekti vairāk ir iekļaujušies tieši tajā, kad vairs netiek sadalīts arhitekta darbs, arhitekts būvē māju, un tad ir pilsētu plānotājs, kurš ir izplānojis, kurā vietā to māju nolikt. Vienalga kādā secībā tas arī nebūtu. Man jau tāda sajūta, ka šobrīd ļoti tiek runāts par to, ka tieši arhitekts jau savā saknē atbildīgs arī par to, lai viņš arī savā veidā ir pilsētu plānotājs, telpiskais plānotājs. Tiek daudz runāts, cik es esmu saskārusies par to, kas vispār ir telpiskie plānotāji, kā var būt telpiskais plānotājs bez arhitekta pamatzināšanām un arhitektūras pamatzināšanām, ka tās ir tik ļoti integrētas un savstarpēji sajūgtas starpdisciplināras profesijas, kad praktiski arhitektam būtu jābūt visos posmos, un sākot jau zemierīcību un ekoloģiju un klimatu un attiecīgi. Latvijā faktiski arhitektam būtu jābūt pārstāvētam pilnīgi visās šajās sfērās, kas saistās ar jebkāda veida plānošanu, socioekonomisko un visu citu. Un tā jau vairs nav tikai māja. Visādā ziņā man liekas, ka tiešām
diezgan radikāli pasauli ir aizgājusi. Gan Latvijā īsti nav bijuši tie stararhitekti, ja, bet arī pasaulē ir aiziets prom no tiem stararhitektiem, kas ir, kad mēs runājam par Bilbao efektu, vai tur ir uzbūvēta māja ar lielu vārdu piesaistītu arhitektu, ka tas tomēr vairs nav aktuāls, un aktuāli ir tomēr plaša domāšana par to, kā tas, jebkas, kas tas arī nebūtu, uzlabojums vai papildinājums videi, nesīs labumu plašākai sabiedrībai. Vai tas būtu bērnu rotaļlaukums, vai tas būtu vides objekts, vai tas ir kvartāls jauns, vai tās ir sabiedriskās ēkas vai dzīvojamas vienalga. Gadu man uzreiz nosaukt, ka dziesmu svētku estrāde, kaut arī man tā daudz zina, ka man tā attieksme pret dziesmu svētkiem un pret to kaut kāda ir varbūt rezervēta vai varbūt pretrunīga, bet un arī pret tiem naudas tēriņiem, kas tajā estrādē ir tērēt. Bet tā ēka vai tā telpa, kas ir, kad tu stāvi uz tām kāpņiem vai nostājas augšā, un pat arī tās iekštelpas, tur ir kaut kas tāds pietiekami cēls un skaists un elegants. Un tas, interesanti, ka tu nosauc estrādi, jo kad tu tā kā faktiski uzdevu nākošo jautājumu savā ziņā un pateicu to savu viedokli, es arī tieši pie sevis iedomājos, man laikam būtu jāsaka no Latvijas, ja mēs runājam par jaunajiem projektiem, man būtu jāsaka estrādi, un tieši tā, viņai arī ir šis backgrounds par neliederīgiem, it kā neliederīgiem tēriņiem, par pārtēriņu, par termiņiem, par dažādām ētiskām problēmām un tā tālāk un tā joprojām. Un vienalga man estrāde laikam ir viens no tādiem spilgtākiem saviļņojumiem. Es pat teicu saviļņojumiem pēdējā laikā no kaut ko no tā, ko es esmu redzējis Latvijas arhitektūrā. Bet pie kā es pati dziedu korī, tas nav noslēpums, un man tā ir arī tāda personīga pieredze pozitīvā nozīmē, tā skaitā tehnoloģiskā nozīmē ar visām šīm adiabātisko dzesēšanu, kas tur ir ierīkota, domājot par cilvēkiem, fantastiski, protams. Varam diskutēt par budžetiem, varam diskutēt par to, cik tas ir vispār nepieciešams, vispār estrāde nepieciešams šobrīd, ja? Bet tas ir skaists darbs. Hanzas perons man ir kaut kas tāds, ka tā kā ēka vai kā telpa tieši, viens, ka tā iekštelpa ir saglabāta, tāda viengabalaina un tīra. Un arī tā sajūta, kas pārņem, tajā nojumes daļā vai tajā priekšas vestibilā, ka tur tā telpa ir kaut kāds tāds cēlums un skaistums un kaut kas tāds, kas tiešām patīkams sajūta. Un es domāju, tāda. Es uz Hanzas peronu vairāk skatos kā uz kaut kādu atkal jau vietu, kas vienkārši pilsētā ir radot atpakaļ, kas atkal ir iepriekš bijusi, vismaz manas dzīves laikā iepriekš bijusi aiz kaut kādas mistiskas sētas, kur nekā nav, un kura tagad ir sakopta vide, kur attīstās, kur tu redzi, kā pilsēta aug, un pat neskatoties uz katru konkrēto māju, vienkārši viss. Manā bērnībā Dzirnava ielas Viņš kakts saucamais aiz Valdemāra ielas bija tāds, nekas. Tā bija tāda smukās Alberta ielas aizmuguras ieliņa, lai vai viņa nozīmīga pilsētas iela. Tur nekā nebija, bet visa šī asa šobrīd ir ļoti dzīva. Tā ir pat viens no tādiem jaunajiem centriem savā ziņā. Un tas ir veids, kā pievilkšanās punkti ar lielākām vai mazākām investīcijām, tad vai tā ir pilnīgi jauna ēka, vai tas ir kaut kāds atjaunots, gudri atjaunota vieta, pievelk blakus vai tajā virzienā ejošo ielu vai ceļu, attīstībai, atkal jau jaunas investīcijas, kas attiecīgi, kur atkal ir arhitekti, kas iesaistās, kur ir investori. Tur ir tā miedarbība, kur jau vairs nevar runāt par vienu konkrētu arhitekta sasniegumu. Jā. Kurš, protams, ir nenovērtējams. Vismaz es esmu mācīta arī, ka arhitekts ir sava veida skolotājs, un arhitektam ir jāvar klientam stāstīt un mācīt, tātad, kā klientam būs labāk tur dzīvot.
Nenoliedzot to, ka klients, protams, arī saprot ļoti labi, kā viņš ir pieredzis vai kā viņš vēlās. Protams, ka atkal ir jautājums par to, vai tā ir viņa privāta māja, vai tas ir kaut kas plašāks. Ja, bet, laikam jau vistrakākais, ar privātiem klientiem, cik esmu dzirdējis, tā skaitā ar lieliem investoriem, tā sastrādāšanās arhitektiem vairāk vai mazāk ir, cik esmu dzirdējis, ir pozitīva. Laikam jau visgrūtākais ir tieši ar valsts un pašvaldību klientiem. Jā, tieši tā, ka arhitektūra ir kaut kādā ziņā rezultāts tam tai valsts attīstībai, kaut kādām skaidrai domāšanai un prioritātēm. Jautājums, cik ļoti mēs spējam, es tagad par sevi kā praktizējuši arhitekts, kāda ir mūsu kapacitāte iesaistīties šādos projektos, kas no vienas puses ir ļoti radoši. Manuprāt, absolūti, tas ir viens no tiem radošiem augstākiem kalngaliem, kā tu no nekā bez budžeta vai ar absolūti minimālu budžetu spēj radīt jaunu telpu un iedvest viņā dzīvību. Pieņem, ka tas varētu būt viens no tādiem lielajiem uzdevumiem un faktiski vajadzētu būt katram no mums tādam bišķiņu sapnītim un mērķītim kaut kad kaut ko tādu izdarīt sabiedrībai pa labu. Tas ir diezgan komplekss jautājums, ka, protams, tur ir tā sabiedrības izpratne, un es domāju, ka to es tā novēroju Rīgā, kad pēc tās 8. 10. gada krīzes, ka mainījās, ka nāca tā jaunā paudze, kas pieprasīja citādāku Rīgu, ka tas vairs nav, ka latviešiem īstā dzīve ir laukos, ka Rīgā viņi tikai strādā un pavada laiku un pēc tam projām, bet ka pilsēta ir arī vieta, kur dzīvot. Tas pieprasījums kaut kāds, protams, varbūt tiem pieprasītājiem tajā brīdī nebija tās naudas, un tie nebija tie naudas turētāji, bet tagad pēc 10 gadiem jau kaut kas ir mainījies, ko rāda gan Kalnciema tirgus, gan tas Agenskalna tirgus, tie pasūtītāji, kas iet to ceļu, un ka ir arī kaut kāda nauda vai sabiedrība, kas to ir gatava, kas to pieprasa un kas par to kaut kādā ziņā maksā vai balso ar saviem makiem. Es nezinu, Arhitektu savienībai vispār tā pa lielam, vai savienība būtu tā institūcija, kura tad noteiktu, kam būtu jābūt tam, ka šīm sociālajām zinātnēm būtu jābūt kursu programmās, arhitektūras programmās, kaut kādā apmērā tas ir pilnīgi viennozīmīgi, te man absolūta pārliecība. Un mēs par šīm lietām daudz runājam birojā arī, ar jauniem kolēģiem un apspriežam šos aspektus. Bet es jau teiktu, ka arī augstskolās, gan RISABā, gan RTU pasniedzēji ir tā skaitā arī praktizējoši arhitekti, līdz ar ko tur nav tā, ka tas ir akadēmiskā vide, un tad ir praktizējošā vide, un tad ir vēl kaut kāda ierēdniecība, piemēram. Arhitektu šis te, kā lai pasaka, burbulis nav pārāk liels Latvijā tomēr, un vairāk vai mazāk visa šī informācija visu laiku ir tādā apritē savstarpēji. Un arī viņi apzinās to, cik es esmu dzirdējis, gan praktizējuši arhitekti, kur strādā abās skolās, gan pasniedzēji, viņi apzinās šo nepieciešamību. Un šie sociālie kursi, sociālo zinātņu kursi ir abās augstskolās, viņi ienāk. Tāpatās kā par šīm lietām tiek runāts arī ar studentiem, tas ir redzams arī diplomdarbos, un par to daudz tiek diskutēts. Man ir sajūta, ka tas, kas pietrūkst arī izglītības sistēmā, ir kaut kādu visu apgūstamo priekšmetu integrācija, savstarpējā integrācija. Tā skaitā arī tehniskās zināšanas. Tehniskās zināšanas, sociālās zināšanas, mākslinieciskās zināšanas, tā skaitā tehnoloģiju zināšanas, tehnoloģiju visplašākajā nozīmē, un prasmes. Un tās netiek gan neiemācītas, ne tās tiek kaut kādā veidā integrēti mācītas studentiem, ne viņas tiek pārbaudīts, vai viņi kaut ko no tā zina. Un man liekas, tā lielākā problēma ir tieši šī. Tu jau pats arī atbildēji lielā mērā. Arhitektu savienībā kā biedrība sastāv no biedriem. Jā, labi, to es esmu daudzreiz teikusi arī tad, kad es vadīju savienību. Ir divu veidu biedrības.
Arhitektūras savienība bija biedrība. Tā ir cumfta, viņa tā arī ir dibināta. Jā. Tā ir konkrētas profesijas pārstāvju, konkrētu cilvēku, pirms 100 gadiem šobrīd jau, dibināta biedrība savu interešu aizstāvībai. Šādas biedrības var izaugt par arotbiedrībām. Jā. Šādas biedrības agrāk faktiski sauc par tās ir cumftas arī tā skaitā. Un biedrības manās acīs ir divu veidu, ja tagad runājam par tādu funkcionēšanas mehānismā veidu. Viena ir biedrība, kur cilvēki sanāk kopā, visi personīgi ir ļoti ieinteresēti, un katrs nospraužot sev mērķi, viņi kopā metas to visu darīt. Otrs ir veids, kad ir biedrība, cilvēki ir vienalga bagātāki vai mazāk bagāti, viņi met kolekti vai maksā pietiekami liels maksājums, un tātad par šo naudu tiek pirkts ārpakalpojums, pieņemsim, vai maksā kādam, un attiecīgi šis kāds vai kādi lobē vai kā savādāk pārstāv šo biedrību un pārstāv šīs biedrības intereses un attiecīgi veids kaut kādas darbības, lai panāktu šos mērķus, ko biedrība ir uzstādījusi. Ceru, ka arhitektūras likums to sakārtos, kas attiecīgi arī atbrīvotu resursus gan šai likumdošanas lobēšanai, gan arī tam, par ko mēs vispār runājam, tātad arhitektūras kvalitāte, kas ir vispār vide, šī informācija par kvalitatīvu vidi, par informāciju par procesu kvalitāti, jo runa jau konkursu norise, šis vērtējums, šī izpratnē, skaidrošana sabiedrībai visplašākajā nozīmē. Tā ir ļoti būtiska, un ar to arī kādam ir jānodarbojas, un tas tiešām būtu savienības darbs un pienākums skaidrot šos procesus. Jā, gada balva ir labs veids, kā to darīt, bet tas ir tā kā vienu reizi gadā. Nākamgad, cerams, būs atkal, un tas ir brīdis, kad par to runā, bet tas process jau ir, viņam būtu jābūt ļoti nepārtrauktam. Tas savienībai vēl ir daudz ko darīt un domāt pašai par sevi. Es domāju, ka šī 100-gades tuvošanās un pienākšana pēc pāris mēnešiem ir ļoti labs veids un brīdis, kad tiešām mēģināt sastrukturēt to, kas mēs esam. Es domāju, šī atbilde vēl nav skaidra, un ja tu prasi man, es šobrīd nevaru atbildēt, es tikai zinu to milzīgo apjomu, kas savienībai ir jādara, un kur savienībai būtu jāiesaistās, un man nav atbilde, kā to izdarīt. Tikai aicinot visus iesaistīties, protams, jebkuru atsevišķu atrodot savu vietu un nišu.